Tā, pagriežamies. Ir bišķiņa dīvaini ar apgaismojumu, bet ko darīt? Šis ir viens no labākajiem, starp citu, variantiem, kā visu bija izdarīt. Bet jā, sapakojos, atlidoju, nakts reiss. Tu redzēji jau pa logu nedaudz peizāžu, kas no viena loga man pavarās. Te tagad var redzēt, kas pavarās no otra loga. Un es, kā jau, ja tu podcastu skaties, atrodos Dubajā, kur notiek Huawei jaunumu prezentācija. Šajā prezentācijā galvenais uzsvars tiek likts primāri uz divām ierīcēm. Abas ir valkājumās, viens ir 4 pulkstenim lielajam jauns dizains, jauns veids, un otrs ir Fit pulksteņa atjauninājums, proti Fit 3. Fit 3 dzīvē izskatīsies šāds. Nu, ir kaut kur baigi redzēts dizains vai nekantēnais. Ir diezgan liela atkāpe no ierastā Fit dizaina, un 4 Pro SE, jeb Space Edition, arī ir ļoti interesants pulkstenis. Un vēl arī papildus nedaudz ielikšu, kā tad izskatās, teiksim, tādas nopietnas Huawei Experience Store, kas ir kaut kas līdzīgs arī citu ražotāju šiem te pieredzes veikaliem, kur tu vari ienākt iekšā un tev ir principā viss klāsts, un tu vari pabakstīties, paskatīties, kas un kā notiek. Un Dubajā teorētiski esot viens no lielākajiem šādiem te pieredzes veikaliem, un no tā arī būs pāris kadri. Un arī, protams, šis tas no Dubajas, bet Dubaja pati karsta. Wow, damn karsta, 37, 38, 39 grādi. Easy, un tu nosvīsti jau pēc pirmiem kaut kādiem 10 soļiem ārā, bez kondiškas kaput. Bet jā, sāks ar pašu jaunumu prezentāciju, kas īstenībā šoreiz bija dīvaini strukturizēta, ne tā kā citkārt, ka tev vispirms ir prezentācija, tu noklausies visu, ko viņi stāsta, un pēc tam ej bakstīties ar gadžetiem. Šoreiz bija izdomāts nedaudz otrādāk. Nedaudz otrādāk, kapitāli otrādāk, pa 180 grādiem otrādāk. Tu vispirms pabaksties ar gadžetiem, palielam pat īsti nezinot, varbūt, kas ir kas, ko un kā, jo es, piemēram, neesmu rakstošais mēdījis, līdz ar to man iepriekš pieejamā informācija ir vai nu tas, kas ir internetā, vai dažreiz jāatsūta preses relīzi, un pēc tam mums bija prezentācija. Tad galvenā ierīce, kur Latvijā būs, es vēl neesmu pārliecināts, cik varianti, bet būs Watch Fit 3. Pirmkārt, Huawei Watch Fit 3 ir nākamā iterācija Huawei diezgan populārajām fitnesa aprocēm Fit, kas it kā teorētiski tagad esot kļuvuši par pilntiesīgiem vietpulksteņiem. Kaut gan tā robeža starp vietpulksteni un viedo aproci jau tā mūsdienās ir ļoti, ļoti šaura, bet, nu, jebkurā gadījumā ir daudz paņemts no tā, kas parasti ir tradicionālākos vietpulksteņos. Pirmkārt jau ir labāks displejs, labāk uzbūves materiāli, vieglāks, kaut kā 25–26 grami smags, 1,8 colu retina klases AMOLED displejs. Es gan nezinu, kas ir retina klases, bet AMOLED displejs izskatās ļoti labi, un arī šajā Dubajas saulē ļoti labi varēja visu saskatīt, kas notiek displejā, un tiešām tāds košs, spilgts ar daudz informāciju. Un runājot par informāciju, esot uzlabota Stay Fit lietotne, bet, kad būs tiešāks apskats, tad arī varēs šo te saprast. Uz vietas īsti nebija baigi iespēja to nočekot. Tālāk ir arī uzlaboti sensori. Pirmkārt ir TrueSleep 4.0, kas it kā aptverot pilnīgāku fizioloģisko rādītāju klāstu, piedāvājot miega paradumu interpretāciju, kas arī būs interesants moments, ko nočekot, kas tad ir šī te miega paradumu interpretācija. Un būšot arī padomi, kā uzlabot miega kvalitāti. Tas arī ir kaut kas, ko var jau novērot pie konkurentu ražojumiem. Un esot uzlabots arī TrueScene sensors, tagad ir 5,5, kas ļauj vēl ātrāk noteikt dažādus savus veselības rādītāju monitoringa datus. Ak, Dievs, cik sarežģīts šis bija teikums. Nu jā, tā ka visā visumā pats Watch Fit 3 īstenībā ir simpatisks. Man šķiet, ka ar šo te lencīti Latvijā nebūs pieejams, bet nu, tāda ļoti kvalitatīva izskatās, ļoti laba. Man īstenībā ārkārtīgi patīk. Tad bija dažādi laptopi. Lūk, baltais MateBook X Pro, ļoti glīts laptopiņš. Tad arī MateBook D14 dažādās krāsās. Šis gan ir ļoti glīti gaišs. MateBook 14 zaļganā tādā krāsā, ļoti, ļoti patīkams uz tausti un uz visu izgaismojamā klaviatūra. Jā, nu tas tā, nav tā, kas piesienos baigi pie šīm lietām, bet ir, nu jā, vienas rokas atvēršanas tests. Nu tā, ar dievus pusēm, bet nu arī glīts laptopiņš, ar ko šo salīdzina, arī ar D16 tiek salīdzina. Prezentēt arī jaunu krāsu frīklipiem, par tiem arī ir apskats bijis. Īstenībā ļoti labas austiņas priekš savas kategorijas, kurās tās startē. Tā, tiku pie FreeBudiem. Baltās versijas izrādās arī melnā ir FreeBud 6i. Pastīsies, kā jūtas ausīs kaut kā divi. Kā es nemāku vairs austiņas izņemt un ielikt? Jūtās uz sajūtām
ausīs tieši tāpat kā man FreeBuds Pro 2. Šīs maksās stabili vismaz 2 reizes lētāk. Skaņas izolācija arī kaut kāda ieslēdzās uzreiz. Tiesa, balsis diezgan tā robotīgi, bet laiž cauri. Bet ir jūtama uzreiz to ambiences troksni nosit krietni zemāk. Bet jā, tā kā, tas, ka būs interesants produkts tirgu un varētu noteikti atrast savu potenciālo pircēju. Kā tas arī bija īstenībā ļoti labi novērtētājiem kanālā FreeBudiem 5i. Protams, arī diezgan iespaidīgā planšete, kas bija 11,8 colu lielais Paper Mate. Matepadiņš atdalās, zīmolītis. Īstenībā, jā, sen nav bijis Huawei vispār kaut kāds planšetveidīgs radījums tirgu. Šis izskatās, žiperīgs, ļoti potenciāli ātrs un ar visādiem notiem, M-zonām un vēl visu kaut ko. Potenciāli, jā, ir ļoti labs tāds darbarīgs zīmē, kaut kādiem radošiem, GoPaint. Kas ir GoPaint? Veries vaļā. Ko es te varu paintot? To visu var uzzīmēt, labi, noteikti nē es, bet ekrāns un displejs, šis papīrveidīgais ļoti forši. Ļoti. Planšetīte forši. Pressure sensitive, ļoti forši. Nākamais, kur es tev nevaru tagad uz vietas tā uz sitienu parādīt, bija Watch 4 Pro Space Edition. Tas esot teorētiski kosmos. Kosmos uzbūves kvalitātes ziņā un tajā, ko it kā šī dizaina filozofija produktam paģēra. Bet kopumā jau lielākoties tāpat tas kosmos vairāk būs uz šiem te pulksteņu ciparnīcas foniem, un kā tad tie tur it kā kaut ko attēlojot, tur kaut kādas raķešu lietas un tā tālāk un tā joprojām, bet jebkurā gadījumā ir jāsaka, ka izskatās diezgan iespaidīgi. Pirmkārt jau tas, kas man lika ieplest acis, bija DLC, un kas nav saistīts ar spēlēm, bet gan Diamond-like karbon. Es nezinu, kas ir diamantam līdzīgs karbons, droši vien nelīdz galam tur saspiests tas viss oglekļa laikam kaut kas tur, kas tur. Neesmu, kā saka, materiālu zinātņu eksperts, bet uzbūves korpus esot tāds, ka neiznīcināms bez mazvai, un tas ietveriņš esot iestrādāts, un tagad man ir jālic nanokristāliskās keramikas ietveriņā. Es nezinu, kas ir nanokristāliskais keramikas ietveriņš. Skaidrs, keramiskais ir tikai sarkanais. Arī no sensoriem ir tieši tas pats viss iekšā. TrueSync 5,5 tikai šoreiz ar plusiņu, kas nodrošinās arī precīzāku veselības stāvokļa uzraudzību. Tad ir Health Glance 2.0, kas izskatījās interesanti, bišķiņ pilnīgāk nekā tas ir šobrīd pieejams, bet atkal jau būs jāskatās, vai features, piemēram, salīdzinājumā vienkārši ar Watch 4 Pro un Watch GT4, kurā brīdī šīs te features būs pieejamas mums un kas no tā visa būs pieejams mums. Jo šobrīd ir novērots to, ka 1 gada izlaiduma pulksteņi kaut kur savā programmu nodrošinājumā atšķirās, un tad tev bez mazvai ir jādomā ne tikai kādu dizainu es gribu pirkt, bet kuru pulksteni man pirkt, lai es dabūtu tās features, kuras man ir nepieciešams. Kopumā Space Editionam, protams, nebūs tik daudz dažādu krāsu un materiālu vai pat dizaina galā, un tur sportiskais līdz super biznesīgais variantu, kā tas ir 3, bet jebkurā gadījumā, pietiekami interesanti. Galu galā Huawei jau izsenis ir parādījuši to, ka ir ļoti daudz un dažādi pulksteņu dizaini piedāvājumā. Principā katrai graumei sākot no gandrīz apmēram ap 100 eiro pulksteņiem līdz pat jau tur vairākiem simtiem. Un ir jāsaka, ka kopumā prasītās cenas ziņā, es teiktu, ka šie šogad izlaistie, ir principā tajā dārgajā galā turās. Tur nevar to noliegt. Bet tiem, kuri vēlas, piemēram, vietpulksteni, kurš der jebkuram telefonu ražotājiem, tad tie varianti tirgu jau nav pārāk daudz, jo tu nevari, piemēram, lietot Apple Watch ar Samsung telefonu vai arī Samsung Watch ar Apple telefonu, tad tev tas ražotāju klāsts paliek ļoti šaurs, kuru savienojās ar visiem telefoniem. Un tajā aspektā Huawei vēl joprojām
manuprāt, ir malači, ka piedāvā to, un man arī ir Huawei pulkstenis principā tikai tāpēc, ka man ir jāsadzīvo ar dažādiem telefoniem, un man negribās katru reizi, tad, kad ir jātestē kaut kāds telefons, likt malā pulksteni un palikt, teiksim, bez savām notifikācijām, veselības monitoringiem un tādām lietām. Nu, ko jādodās uz Huawei pieredzes veikalu paskatīties, kas tur notiek, ko tur dod, dodamies. Huawei veikalā viss kārtīgi, tīri, salikts. Nebija visi produkti, kurus prezentējām, redzējām, bet bija savādākas krāsas nekā pašā prezentācijā uz vietas. Protams, tas, kas uzreiz iekrita prātā, bija, ka jāapskata arī pura 70, 70 Pro un Ultra telefoni. Nu, bļāviens, uzbūves kvalitātes ziņā vienkārši iespaidīgi. Nav vārdam vietas, un visvairāk patika griezošais disks vai rotējošais disks, kurš parāda, kā pat ātrā kustībā noķertu kadru, pēcapstrādē telefons ņem un apstrādā. Tas bija visiem telefoniem vienādi. Protams, Ultrai izbāžās ārā lēca, tā kā Zoom lēca, nopietni. Priekšā, vai šie ir vārti uz Dubajas valdnieka pili, kurā dzīvo Dubajas valdnieka ģimene un apvienotajos Arābu Emirātos, un tagad nedaudz vēstures stunda. Ir 3 valdnieku ģimenes, viena Abu Dabi, viena Dubajā un viena vēl kaut kur, laikam, vecpilsētā. Tā kā tādas īstās Dubajas ainiņas, īsts atskats par pašu inovāciju prezentāciju, droši ierakst komentāros, kuri produkti tev šķiet interesanti, kaut kas jau arī atnāks uz apskatu, kas būs Latvijā, to tikai Huawei paši zina, bet visādi citādi paldies, ka noskatījies, un mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!